13. maijā skolās skanēja pēdējais zvans. Tas ir brīdis, kad 9. un 12. klases skolēniem tiek veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi pirms gaidāmajiem eksāmeniem un izskan pateicības vārdi skolotājiem par kopīgi pavadītajiem gadiem. Daugavpils novadā šajā mācību gadā ir 199 9. klašu un 139 12. klašu skolēni. Ar aizkustinājumu un ar asarām acīs no skolas atvadījās arī Naujienas pamatskolas 9. klases audzēkņi, kuriem turpmākās gaitas būs jāpavada citu skolu gaiteņos. Ar muzikāliem sveicieniem 9-klasniekus sveica pārējo klašu skolēni. Skolēnus un pedagogus sumināja arī Daugavpils novada domes vadība. Tika sveikti labākie skolēni novada olimpiāžu uzvarētāji. Pateicības tika piešķirtas arī skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties olimpiādēm un pētniecisko darbu konkursiem. Naujienas pamatskola šogad kļuva par labāko pamatskolu grupā 2 vērtējumos. Tā ieguva gan 1. vietu mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā, gan 1. vietu interešu izglītības darbā. Par sasniegumiem Daugavpils novada doma piešķīra pateicības rakstu un naudas prēmiju. Savukārt vidusskolu grupā par labāko abos vērtējumos kļuva Špoģu vidusskola. Liels nopelns skolas sasniegumiem ir Naujienas pamatskolas 9. klases skolniecei Vitai Kuzmickai, kur šajā mācību gadā ieguva gada skolēna titulu. Vita Kuzmicka saņēma ne tikai godalgotas vietas latviešu valodas un vēstures olimpiādēs novadā, bet arī kļuva par 3. labāko vēsturē republikas līmenī. Vitai gatavoties palīdzēja vēstures skolotāja Inga Čalenko. Vita skolas dārzā iestādīja ābelīti blakus citu gadu labāko skolēnu stādītajiem kociņiem. Ābelīte, kas turpmāk zaļos un sniegs augļus citiem skolas biedriem, kalpos par skaistu piemiņu no skolas absolventes. Kaut kā neparasti. Pietrūks skolas. Pietrūks to seju, kuru katru dienu redzu. Klašu, audzinātāju. Pietrūks noskaņas. Visu pietrūks. Vai eksāmeni biedē? Nē, esmu gatava. Pastāst par saviem rezultātiem. Šogad ļoti veiksmīgi piedalījies olimpiādēs. Cik grūti bija ceļš republikas līmenī? Grūti nebija. Visu to esam ar skolotāju mācījušies. Tikai nevajadzēja nervozēt un vajadzēja padomāt, mierīgi pasēdēt. Pastāst par plāniem nākotnē, kur plāno tālāk mācīties? Plānoju mācīties Daugavpils 12. vidusskolā, bet vēlāk varbūt tieši uz Daugavpils universitāti, uz vēstures vai filoloģijas fakultāti. Vai ar saviem citiem klasbiedriem esat runājuši, kur citi ies, vai jūs tā kopīgi visi iesiet? Jā, lielākā daļa arī ies uz 12. vidusskolu. Ar saviem audzēkņiem skumji atvadīties arī klases audzinātājai Natašai Semjonovai. Esmu klases audzinātāja viņam no 5. klases, bet par šiem gadiem mums bija daudz kopīgo pasākumu gan skolas, gan arī klases pasākumu, kur katrs no viņam varēja sevi parādīt, jo katrs no viņam ir spilgta personība, un mums paliks mūsu vienos kopējās lietas, tas ir atmiņas par skolā pavadītiem laikiem. Un es ļoti ceru un vēlētos, lai viņam dzīvē viss izdodas, arī tad, kad būs noskanējies izlaidumā, tā teiksim, zvans. Vai jūs biedē eksāmeni? Vai jūs esat droši par to, kā viņi nokārtos eksāmeni? Es esmu droša par viņam, jo stipra klase, mācības, jā, un es domāju, ka būs arī augsti rezultāti. Jo vakar kad skatījos viņu mācību rezultātus, gada rezultātus, es biju pārsteigta. Gada vidēja balle 9, 8,5, 8,7. Lieliskas zināšanas. Un es ļoti ceru, ka viņi parādīs savas zināšanas arī eksāmenu laikā. Pēdējiem zvanam izskanot, klase gaisā palaida balonus ar saviem sapņiem, cerībām un skaistākajām atmiņām par aizvadītajiem gadiem nelielajā, bet mājīgajā Naujienas pamatskolā, kura nākamgad atzīmēs savu 120. jubileju.